Vari montēt atpakaļ. Gan jau līs atkal. – 1974. gada vasara Maskavas kabinetos top attīstītā sociālisma iedīgļi. Rīgā un Gurčukāpās uzņem filmu Pie jūras klimats, optimistiski ironisku stāstu par mīlestību pie jūras klimatu un... Mēs! Eriks Riekstiņš. Harijs Ozgols. Un Guntis Ruģēns esam strādnieku šķiras pārstāvi. Un katra kinematogrāfista pamatuzdevums ir patiesi atspoguļot mūsu saturīgo un daudzšķaitņaino dzīvi kinolentē. Izceļot tipisko un izlaižot mazsvarīgo, akcentējot panākumus un nenoklusējot dažkārt sastopamus trūkumus. Balansējiet, godājumiet vēseļu inženieri starp pienākumu un varēšanu. Erika, šī sieviete atgādina bisi ar uzvilktiem gaļiem. Man Gustavsona akvareļi patīk. Atceries ultramarīna toņos ieturēto mūziku. Nervozais sotas raksts darba optiskajā centrā bezmaz fiziski liek saklausīt varans G-molla akordus. Un viļņotās līnijas apakšmalā, vai tās neasociējas ar trauksmainu klavieru glissando? Mūzika jāklausās koncertzālēs, nevis uz vatamaņa. Nezaimo, Gustavsona akvareļi ir ļoti ekspresīvi. Ejam peldēties. Vai tev prāts? Pēc angīnas ledainā ūdenī. Zeni, ej peldēties. Tik pa vienam, citādi aizņems mūsu platību. Ēriks dabūs nokautu. Šis putnīši nav no mūsu krūmiem. How do you do, lady? Allow me to greet you in the Soviet Latvia. Oh, you have an excellent pronunciation. What is the English for neaksties? She devil. She devil.
Vai tiešām Ērikam atkal caur? Lai tur plunčātos Klaudija Kardināla, Rekvila Velča vai Katarīna. Man patīk peldēties vienatnē. Slikts ieradums. Ūdenī ir bīstami. Palasiet Rīgas balss. Tā ir jūsu iepazīšanās metode. Vai tad slikta? Jūs mācaties vai strādājat? Strādāju. Ko jūs darīsiet vakarā? Jums piemīt apbrīnojams tiešums. Piedodiet, es negribēju jūs apvainot. Ja jūs tas ļoti interesē, kāds paziņa man uzaicināt Biedri inženieri! vakariņot mūzā. Tur ir pieklājums. Biedri inženieri, ka nedabū iesnes. Ko tu klaigā? Tāpat vien. Ieraudzīju pazīstamu čali. Tas bija jūsu kolēģis? Ne katrs, kas uzrunā pa inženieri, ir kolēģis. Ja atļausiet, arī es ieradīšos mūzā. Tad noteicies ir šveicars. Bet ja jūs būtu viņa vietā? Nāc pie puikām. Pateicos. Man norunāt satikšanās. Jūs gribat kaut ko uzzināt arī par Dainu Salaku? Nāksies paciesties. Es neesmu pļāpīga. Patiešām, skudras sievietes daudz nerunā. Tādēļ Regīna razuma. Svetlana Bless. Cirks, teātris, griba ir mani ieroči. Kā sieviete ballē gaida, kad vīrietis to aicinās uz deju, tā es gaidīju, kad man aicinās filmēties. Kāds slavens rakstnieks apgalvojas, ka taisnīgā militārista ranga tabulā Napoleons ieņemtu vietu tikai 2. desmitā. Bet, ja padomā par režisoriem, 1. vietā Meyerholds, Bruks, Staņislavskis, Gratovskis. 1. vieta joprojām vakanta. Un varbūt režisors Judītas Uztubes loma būs man debija kinomākslā. Divi dērīgi, nu nāc, ņem un ieskaidro šim lajam, kas ir teātris. Krustknābels. Maklis Krustknābels. Rakstnieks grāvā. Un šis ir manas studijas talantīgākais aktieris Ēriks Riekstiņš. Tas tik ir runcītis. Klausies, mazais, vai tu nevēlies iestāties teātrī? Es te arī kaut kas atspādzis. Vai tu tiešām domā, ka tas ir vienīgā, kas saprot kaut ko no teātra? Jau vecais Rudolfs Blaumans ir pierādījis. Blaumanis? Kas tas tāds? Ja tu pieminētu Džoisu, Kafku, tā es vēl saprast. Lukjanskis. Eksistencionālists. Bet šiem vīriem ir tāds zemteksts, ka teksts vispār nav vajadzīgs, bet tu saki Blaumanis. Eksistencionālists. Senos laikos tālā zemē princese dzīvoja. Bija tā jauna, bija tā skaista, visi to mīlējām. Kāpēc viņas kaimiņu valsts princis mežģīņu uzās tērps? 3 galvens puķis asaras lēja, vienam nav dzīvot vērts. Bruņinieks Johans, nabags kā žurka, arī ko cerēja. Padeva bruņas, nopirka rozes, princesei sūtīja. Ak, Johan, Johan, nabaga Johan. Disciplinārs sods. 7 burti. Aizrādījums. Nedara. Biedri priekšniek, atnācis brigadieris Riekstiņš. Lai ienāk. Biedri priekšnieki, vai iepazīstināties? Mēs, protams, darām vienu darbu, bet katram ir savs, kā to teikt, pienākumloks. Kad jūs sēdēsiet šajā krēslā, varēsiet lemt, kas jādara tehniskajai daļai, kas montieriem. Bet pagaidām ejiet pie biedra Litenko, viņš ir organizatorisko jautājumu speciālists.
Rājiens. Sots. Rājiens. Disciplinārs sots. Rājiens. Dunde. Jā, cenšamies. Piedodiet, bet tas nenotiek sistemātiski. Tas bija pārējošas grūtības. Tūlīt pieņemsim mērus. Litenko un ārotbiedrību Žigli. Viss operatīvākajā veidā. Ar dubultā devi. Kas tev būs jautrins, Zālīt? Vai kas aizsvilies? Vai jūs zināt, ko nozīmē vārds dilemma? Slēdziens ar alternatīvu secinājumu. Paēdis viens un dzīvo kas? Teorētiķi jūs esat diži. Bet pasakiet man, kā iespējams vienlaicīgi strādāt ātrāk un labāk? Kāda te dilemma? Tas ir mūsu darba pamatvirziens? Protams. Diemžēl šoreiz uzdevums konkrēts. Kaut arī plāns paaugstināts. Reklamācijām jāsamazinās par 80%. Absurds. Saulaicīgs, vadošs norādījums. Ak, fitiņi ir brāķis, jūs sakāt. Kādi materiāli jums bija 45. gadā? Kā reaģējāt uz Glavka signālu? Viss kārtībā, biedra Dunde. Personiski noregulēja plītu un vannas aparātu. Paradoks, biedri Kurmi. Jūs tagad esat darba organizētājs un nevis izpildītājs. Jānīt! Pirmais uzvalks, kurā tu izskaties pēc priekšnieka. Paradoks. Varat būt brīvs. Paradoks. Organizētājs. Organizators. Varat būt brīvs, biedra Dunde. Kurmi, kas ar jums notiek? Paradoks. Pret Šekspīru kā tādu man nav iebildumu, bet pašdarbība mūs neizvilks no peļņu. Domāju, ka tavs potencis ir lielākas, Zālīt. Vārdsargi prēmijas nedala. Galvenais ir novērst sūdzības. Kādā ierosme no apakšas? Ierosme no apakšas nepieciešama. Ierosme no augšas. Nekā nebija. Šoreiz ir vajadzīgas idejas. Aprunājies ar gruptorgiem. Grupporgiem nav nekāda labuma, kurš saņēmuši dzīvoklis pat sapūts nenotiek. Vēl jauns. Labi, neviens neies. Varbūt piespiest kādu jauno speciālistu. Zālīt, tu pārskatījies. Vardes ir pelēkas, mazas un lēkā. Baris? Klausos! Nevienu no reklamāciju vairs nepieņem. Aprunājies ar sūdzībniekiem pats. Saprot. Puskilogramu varžu uz 7. telti. Lūdzu, biedri priekšnieki, šīs dienas prese? Par mums ir sūdzības? Nav, jau 3. mēnesi nav. Bet ir interesants raksts par ūdensvada tīklu.
Broks atkal dabūjis vēju. Gluži otrādi, šoreiz viņš tiek slavēts. Paradoks, bet tad 6. stāvos parādījās ūdens. Par ūdeni ne vārda, bet par saliedētu kolektīvu un tā tālāk. Dzīvi brīnumi. Kur ir tas raksts? Otrā lapas pusē. Sūram darbam saldi augļi. Darba entuziasms ūdensvada kolektīvā sit ar vien augstāku vilni. To uzskatām ilustrē fakts, ka vairāki darbinieki izsaka vēlēšanos pāriet uz iecirkņiem, kuros grūtāki darba apstākļi. Piemēram, jaunākais laborants biedrs Rieksts iesniedz lūgumu pārcelt to avārijas brigādē. Patiešām, kas gan ir H2O. Šķidrums bez krāsas un garšas. Kā gan Broks to dabūjis gatavu? Biedri Dunde, Zagorskis grib saskaņot pret plānu. Vai iet pie Litenko? Atnācis Riekstiņš. Vai pateikt, ka esat aizņemts? Kā jūs teicāt? Rieksts? Riekstiņš. Iekšvadnieku brigadieris un viņa puiši. Atteikt? Nekādā gadījumā. Lūdziet ienākt. Biedra priekšnieki. Lūdzu, sēdieties. Ar ko var būt noderīgs? Biedra priekšnieki, mūsu brigādē ir lūgums. Drošāk. Administrācijas pienākums ir uzklausīt darbinieku vēlējumos. Biedra Dunde, mūsu brigāde gribētu pāriet darbā kādā atpalikušā iecirknī, piemēram, Purciem masīvā. Erika? Paskaties, Erika. Sūram darbam saudi augļi. Nolādēts. Pārsteiguma moments pa galam. Nekas. Gadās, ka priekšnieku un padodā interesi saskan. Biedri Riekst, piedodiet Riekstiņu. Lūdzu, kautrību šeit nevietām. Apsveicu jūsu lēmumu. Tomēr man ir labāks priekšlikums. Ejiet strādāt ārējo tīklu būvniecībā. Tur tik ir grūtības. Dubļi, sausums, lietus, vējš. Ar vienu vārdu sakot, romantika. Apsveicu no visas sirds. Erika, tu to rakstu izlasīji, bet šefs viņu ir izstudējis. Man jāprunājas ar brigādes locekļiem. Nav nepieciešams jaunais draugs. Ielūkojieties viņu līksmajās sejās. Viņi ir sajūsmā, vai ne? Sajūsmā gan. Vai es neteicu? Kurā iecirknī mums arī jāierodas? Kad nobeigsiet Buļļielu 17, ierodieties pie biedra Litenko. Bet mēs jau gribējām rīt. Buļļubs ielu 17 jums jānobeidz pašiem. Ejiet, jaunie draugi, grūtības jūs gaida. Tās jūs nepametīs. Bet ja pametīs? Bet man bail no grūtībām. Grūtības ne tikai stiprina, bet arī biedē. Ejiet, draugi. Paradoks. Paradoks. Man trūkst vārdu. Iepazīstieties jūs jaunā priekšniecība, inženieris Salaka, vecākais meistars Kurmis. Biedri priekšnieki, jaunajā godu plāksnē piekarināti Rieksiņš, Ozols un Ruģens. Es saprotu jūsu gandarījumu. Ne, tā ir kļūda. Tie ir slaisti un dīgdieņi. Nomierinieties, biedri Kurmi. Par viņiem ienākusi sūdzība. Kādā dzīvoklī notikusi eksplozija. Cik upuru? Neviena, bet... Kas brīvprātīgi pieteicās strādāt ārējos tīklos? Varbūt jūs, biedri Kurmi? Nē. Tie bija Rieksts, tas ir Rieksti, Ruģens un Ozols. Par viņiem jau interesējas prese, radio, pat kino studija. Kas nolēma paaugstināt savu izglītību, neatraujoties no ražošanas? Varbūt jūs. Un jūs šādu pasākumu gribat aizēnot ar apšaubāmu sūdzību? Paradoks, biedri Kurmi. Paradoks. Mēs strādājam bez reklamācijām. Iesim, biedri Salaka, es jums parādīšu mūsu svarīgākās nodaļas.
Šī te meklē. Jo tā pilns kantors ar Ēriku. Es strādāju. Jā. Vai nav brasi zēni? Šīs atklātās sejas, šie mērķtiecīgie skatieni. Lūdzu. Pilsoņi, uzrādiet biļetes. Paiet uz priekšu, ko jūs pēc tūļēties, tā kā tāds pozitīvi. Nu, uz priekšu, kādēļ cilvēki būtu biļetes. Pagaidiet, tā taču nav deputāts. Kārtīt. Pagaidiet, jāneskavēt. Tantiņ, nespiediet. Tantiņ, kolēģis, nav cietums. Izlaidīs. Lūdzu, jūs biļetes. Ātrāk, ko jūs te tūļēties? Atvainojos. Piedodiet. Nebūsiet savu biļeti. Kādu biļeti? Jauks laiks. Taisnība. Nemok pārāk liels sausums. Man nākošais jāizkāpj. Man nākošais jāizkāpj. Tornī pulkstens skaita mirkļus lejā gaidu es. Tornī pulkstens skaita mirkļus lejā gaidu es. Kad nāksi tu, kad nāksi tu. Šogad saulēs požāks staru liepas skūri. Jo esi tu. Jo esi tu. Manas dienas sāka griezties dējā. Jums patīk melnīgsnēji vīrieši. Kādēļ tieši melnīgsnēji? Tieši gan. Arī Ērikam galvenais ir dažādība. Interesanti. Vispār šādas attiecības nenāk par labu darba disciplīnai. Tās nāk par labu izrādē. Režisori man ieteica tuvināties Ērikam. Novecojušas ziņas. Tagad Ērikam jātuvinās man. Jūs būsiet Oktāvija. Kleopatra esmu es. Uztupē radies jauns traktējums. Antonijs ir uzticīgs sievai. Ģeniāli. Jā, tiek saglabāta ģimene. Morāli augstāka par visu. Bet ja no tā ir mīlestība? Bernards Šovs teiktu, ka tā ir neapmierināta ziņkāre. Šovs ir miris. Pajautāsim Ērikam. Viņa uzskati nav nobrieduši. Vīrieši attīstās lēnāk. Riekstiņa uzskati jau stabilizējas. Jā, mūsu raksturi ir identiski. Un šādu sīkumu dēļ jūs izrāvat mani no slimības gultas? Uz signāliem jārēģē. Iedod viņiem stingro rājienu, tas nekad nenāk par sliktu. Ja tev lēmums bija gatavs, varēja uzrakstīt pavēli pats. Tu viņus pazīsti labāk. Vēstuli ir anonīma. Droši vien rakstījusi kādu greizsirdīgu meiču. Lai Dievs dod. Bet ja no autors ir profesionāls sūdzētājs, tu nereaģēsi, iznāks nepatikšanas. Drošības pēc iedod vismaz parastu rājienu. Un nogriezt mēneša prēmiju. Nekādu mūsu cilvēku viņi nav. Inženieris slimo ar liberālismu. Un iedomājas, ka ir gudrākais gāznieks pasaulē. Puisis neapmeklē ekonomikas nodarbības. Viņš mācās tehnikumā.
Pie labas gribas var paspēt visu. Te taču skaidri rakstīts intīmu motīvu vadīt inženieru Salaka pārtraukus kontrolēt Riekstiņa brigādes darbu. Šī bezatbildība. Nekādu bezatbildību neesmu pamanījis. Nu, pielaidīsim, bet intīmie motīvi paliek jārēģē viss. Salaka kategoriski pretojas motobola komandas dibināšanai. Kā zināt? Varbūt paskaidrojiet ko citu. Varbūt jums ir personiski ienaidnieki. Kāda sirds greiza meiča. Tur Riekstiņa. Dažai labai miedz ar aci. Kurš? Mēs netaisamies jaukties jūsu personiskajā dzīvē. Taču kolektīvs grib zināt, kādas īsti ir jūsu attiecības. Teicamas. Tādā gadījumā rīkosim kāzas dzimtā kolektīva sienās. Bedra dunde. Neuztraucieties, Bedrlitenko. Līgavu mēs pārcelsim citā darbā. Iedomājieties, mīļie jaunieši. Dekorēta zāle. Ministrijas pārstāvja runa. Bērnu koris. Kaut kas tāds nav bijis pat ūdensvadā. Es taču netaisos precēties. Es netik. Es teicu jau no paša sākuma. Jārēģē i viss. Varat būt brīvi. Vai tev nav ko uzpīpēt? Kas tev veicies? Šī tev uzlikus ragus. Varbūt nopirks degvielu. Milzīgs skābekļa pārpalikums organismā. – 1974. gada rudens. Ar to pašu tinti, ar kuru slavē attīstītā sociālisma iedvesmotāju, paraksta arī pavēli par filmas Pie jūras klimats ražošanas pārtraukšanu un negatīvās lentes iznīcināšanu, visžēlīgi ļaujot saglabāt tikai 870 metru darba materiālu. I don't think that's right. I've really been the best of food.
how I love you, darling, how I love you, baby, how I love you, little girl. Baby, since I've been loving you, yeah, I'm about to lose my worried mind. Ah, yeah. Everybody trying to tell me trying. Lord, let me tell I really did the best I could. I've been working from 7 to 11 every night. I said it kind of makes a lot for drag. Nu ko, varbūt mēģināsim? Tu atgriezies pie mīļotās, kurai tu darīji daudz ļauna, bet viņa tev piedod. Tev ir trūcis. Ej mājās, liecies gultā. Vai tiešām viņam vienaldzīgas manas jūtas? – 1992. gada rudens. Filmu Studija 3 ar Latvijas Nacionālās kinematogrāfijas centra un valsts Rīgas kinostudijas finansiālo atbalstu ļauj ieskatīties pie jūras klimata darba materiālā, krāsu zaudējušā sašvīkātā kinolentē, kurā ieskicēts laiks, ko šodien sauc par stagnāciju. Pateicamies par uzmanību.